10 mēneši ir paskrējuši vēja spārniem, un šie ir mani 10. mēneša rezultāti. Pārskats caur Trade Republic, bet kā vienmēr detalizētāk es uz to paskatīšos caur Portfolio Performance aplikāciju. Šis ir pārskats par maniem rezultātiem 10. mēnesī un mēneša griezumā, tātad jūlijā man ir plus 4%. Un šis sniegums ir interesants, skatoties uz to, ka jūlija beigās un šobrīd arī augusta sākumā turpinās iesāktais trends, ka kursi iet uz leju. Un proti pie Nasdaq lielo septītnieku ir ietekmējusi lāča ķepa, jeb, ja kurs iet uz leju, tad tiek runāts par to, ka lācis sit ar ķepu kursus lejā, un ja kursi kāpj uz augšu, tad būlis tos ceļ ar saviem ragiem uz augšu. Visādā ziņā šobrīd kursi ripo uz leju un ir jautājums, cik ilgi. Un tieši šī iemesla dēļ plus 4% šajā mēnesī ir diezgan labs sniegums. Protams, tas ir saistīts ar to, ka es neesmu investēta visā septītniekā. Tātad, ja es būtu investējusi visā šajā septītniekā un nebūtu paņēmusi peļņu, tad visdrīzāk jūlijas izskatītos diezgan bēdīgs. Tajā pašā laikā, ja kursi krīt, tas nozīmē to, ka mēs ciešam zaudējumus tikai tad, ja mēs šādā brīdī akcijas pārdodam. Kamēr mēs neesam akcijas pārdevuši un izvēle ir ar fundamentāli stabiliem uzņēmumiem, tad tiklīdz kā akciju kursi atkal kāps, tā kurs atkal būs plusā. Un šeit mēs sastopamies ar šo interesanto fenomenu, kas saucās emocijas akciju tirgos. Un man liekas, šī tēma ir tik ļoti interesanta, ka par to es uztaisīšu nākamo video, jo tieši pamatojoties uz emocijām, iesācēji, kuriem nav savas stratēģijas, iekrīt emociju slazdos un izdara lēmumus, kuru rezultātā viņi zaudē naudu. Es atgriezīšos pie kapitāla koda portfolio. No oktobra kopējais pieaugums ir 19,73, IRR šobrīd 27,63, kopējās izmaiņas 1126, tad es esmu šobrīd iemaksājusi 1005 eiro un delta ir 121,60. Ienākumi no treidiem ir 48,85. Un tas, ko es izdarīju, principā pirms vēl Nasdaq un S&P 500 kritiena, es paņēmu 50% peļņas. Tātad peļņa, kura nav realizēta, tāda nav, kamēr mēs viņu neesam realizējuši, jo tik līdz kā kurs krīt lejā, tā arī mūsu kopējā portfolio delta samazinās. Un, ja mēs runājam par salikto procentu likumu, tie pilnībā var realizēties tad, ja mēs ņemam līdzi peļņu no kursa kāpuma. Un šeit ir redzami, esmu veikusi 9 treidus, visi ir ar plusu. Runājot par stratēģijām, tas ir patiesībā vienīgais, kas trūkst iesācējiem, jo iesācēji bez zināšanām klusībā cer, ka tagad viņu treids vienā dienā vai, nedēļas laikā uzliks 1000% un viņi kļūs bagāti. Tās ir pasakas, tā tas nedarbojās. Un ja tu gribi iemācīties stratēģijas, nededzinot, nezaudējot naudu, es uzaicinu tev pievienoties
domu biedru grupai, kur es skaidroju visas šīs stratēģijas, kur tev ir iespējas tās izmēģināt ar spēļu naudu, bet ar simulētu pirkšanu un pārdošanu akciju tirgos. Un tādējādi tu spēles veidā vari iemācīties un izveidot savu stratēģiju, kas darbojās. Ja tev tas interesē, raksti man uz kapitālakods@gmail.com. Labi, tad izejam cauri tagad diagrammām. Šeit tad tu redzi kopējo attīstību. Pelēkais ir iemaksas, zilais ir kopējās portfolio attīstības līmenis. Šeit ir redzamas tikai dividendes, un jā, dividendes ir tās, kuras mēs varētu nosaukt patiešām pa pasīviem ienākumiem, jo vienreiz vai vairākas reizes nopērkot kādu uzņēmumu akcijas, mēs tās saņemam regulāri, neko īpaši šajā gadījumā nedarot. Tomēr kapitālā koda portfolio skatās ne tikai uz dividendēm, bet arī uz saprātīgu peļņas ņemšanu no kursa kāpumiem. Un šeit tu redzi kopējo portfolio deltu, jeb vērtību, jeb peļņu no atvēršanas brīža. Es negribu arī, kā kāds apžilbinās no šī te kāpuma. Mēs redzam, ka kursu attīstība vienmēr iet uz augšu, uz leju, mazliet uz augšu, uz leju. Šeit ir kritums. Visdrīzāk arī šobrīd augustā, septembrī vēl turpināsies kritums, bet ja mums ir stratēģija, ja mēs izvēlamies fundamentāli stabilus uzņēmumus, tad visi šie kritumi izlīdzinās. Un galu beigās mēs esam plusā. Šeit tu redzi manus šī brīža pirkumus un diagrammu, kas ir izveidojusies. Un šajā mēnesī ir interesanti tas, ka pirmajā vietā absolūti ir realty income, kuram arī kurs ir pagājis uz augšu, kurš papildus dod šo te pozitīvo deltu manam kopējam portfolio. Šie ir brīvie līdzekļi, kas stāv uzkrājuma fondā no abu fondu 50% pārdošanas, un plus tajā ir tas, ka katru dienu, kurā šajā kontā stāv nauda, Trade Republic maksā 4% gadā un izmaksā to vienreiz mēnesī, kas attiecīgi rada jaunus līdzekļus, kurus es varu ieguldīt. Protams, manā gadījumā, kur es investēju tikai 100 eiro mēnesī caur šo portfolio, tās sākumā izskatās smieklīgi mazas summas, bet mans mērķis ir tiešām ilglaicīgi parādīt, kā mazs cinītis gāž lielu vezumu. Un tieši tāpēc, ka es pārdevu pusi no fondiem, pieņemot to, ka kursi ies uz leju un vēsturiskā sezonalitāte augusts, septembris norāda arī to, ka kursi paiet uz leju, tad šobrīd tu redzēsi, ka fondi daļu ziņā ir pavirzījušies uz leju. All World atrodas šeit un Emerging Markets ir pavirzījies vēl tālāk uz leju kopējā diagrammā. Šis ir kopējais pārskats par akcijām, kuras ir manā portfolio, un šajā mēnesī es pārdevu arī Bank of America. Ja Bank of America man, piemēram, būtu ar lielākiem ieguldījumiem, es viņu būtu pārdevusi vienkārši daļu, bet tā kā šajā portfolio es investēju mazas summas, tad es vienkārši ņēmu un pārdevu, paņēmu visu peļņu no šī kāpuma. Kā redzi, Bank of America manā gadījumā bija uzkāpus pa 35%. Ja tu seko līdzi akciju uzņēmumiem, tad varbūt pamanīji arī šo te masu mēdījos izmesto saukli, ka Warrens Buffets pārdod Bank of America akcijas. Ar to es gribu tikai pasvītrot to, ko jau es esmu teikusi, kamēr mēs ar Warrenu Buffetu
nesēžam kopā vakariņās un nepārspriežam stratēģijas, mēs nezinām tieši, ko viņš dara. Un šī gadījumā tas vienkārši parāda to, kā arī šeit tiek ņemta peļņas daļa. Un galvenais lielā septītnieka akciju kritums ir nevis tas, ka būtu kaut kas ļoti milzīgs noticies šajos uzņēmumos, bet vienkārši kā akcionāri paņem savu peļņas daļu. Un, ja to dara institūcijas ar lieliem līdzekļiem, tad attiecīgi šie te kritumi ir pamanāmi kopējā kursu vērtībā. Labi. Tātad Bank of America es ņemu nost, un man paliek pārējie uzņēmumi. Šis gaiši dzeltenīgais un brūnīgais ir abi fondi, un šajā punktā es pārdevu 50%. Es paņēmu 50%, es pārdevu tāpēc, ka es pieņemu, ka šie fondi iespējams nenokritīs tik zemu, kā tajā brīdī, kad es to sāku darīt. Savukārt šo 50% peļņu es varu izmantot reinvestīcijai. Apakšā tu redzi Nvidias līkni, ja, kas ir bijusi nokritusi jau pie 20%, šobrīd ir pie apmēram 12%. Un principā šis uzņēmums ir, kā tu atceries, nopirkts nesen pēc akciju sadalīšanas un principā nopirkts, visu laiku visaugstākajā punktā. Bet no lielā septītnieka tas ir vienīgais uzņēmums, un tāpēc uz kopējā fona tas neietekmē manus rezultātus. Ko es darīšu ar Nvidia akciju tālāk? Es vienkārši pagaidīšu kritumu un pirkšu vēl vienreiz, lai panāktu vidējās cenas efektu, vai arī sagaidīšu brīdi, kad parādās caur tehniskajiem indikatoriem konkrēts signāls tam, ka kurs ir pagriezies riņķī un sākās atkal augšup ejošs trends. Ja man būtu, piemēram, viss septītnieks, tad es šobrīd ar savu portfolio būtu pamatīgā mīnusā. Šis parāda diversifikācijas spēku. Tātad ir uzņēmumi, kuri reaģē uz sezonalitāti, un ir šīs tech akcijas, kuras šajā gadā bija absolūti modē, trendīgas, un kursi attīstījās ļoti strauji uz augšu, bet, kā mēs redzam, tik līdz kā kursi pagriežās otrā virzienā, tā mūsu portfolio var ciest zaudējumus. Kaut gan zaudējumi ir tikai tad, ja mēs šādā neizdevīgā kursā un šos uzņēmumus pārdodam. Un tas mums iemāca vēl vienu likumu biržā: nekad neinvestēt to, ko tu nevari atstāt investīcijās. Neinvestēt to, kas tev ir vajadzīgs izdzīvošanai. Neceri uz kaut kādu pēkšņu peļņu, turies pie stratēģijām. Un, kā jau teicu, ja gribi to apgūt, pievienojies dombiedru grupai, kur mēs apgūstam stratēģijas un spēlējam spēli. Jā, uz sacensību, lai mazliet paceltu cīņas garu, bet galvenais mērķis ir, lai katrs dalībnieks apgūtu stratēģijas, ar kurām viņš jūtās drošs ilgākā laika periodā. Šeit mana portfolio attiecība pret pārējiem indeksiem. Zaļais ir mans portfolio, zilais Dow Jones, dzeltenais DAX. No DAX man šobrīd ir tikai Volkswagens, MSCI World, S&P 500 ar lielo septītnieku un Nasdaq ir zaļais. Interesanti, protams, ir izmaksas no dividendēm. Šeit ir redzamas dividendes un procentu maksājumi par uzkrājuma kontā turēto naudu 4% gadā, ja precīzāk pie šiem apjomiem 3,75% gadā.
Mēs redzam kopējo tendenci augošu, bet šeit šīs summas, protams, vēl ir mazas. Ja? Te ir 5,49, 2,27, bet neskatoties uz to, tās ir summas, kuras radušās nauda taisa naudu rezultātā. Un tagad uzmanīgi caur treidiem es šo efektu esmu krietni paaugstinājusi. Paņemam klāt sadaļu, tātad šie ir veiksmīgi noslēgtie treidi, un jūlijā tie ir 34,14 eiro. Salīdzinam dividendes un aizvērtie veiksmīgi noslēgtie treidi. Un šeit kopējais pārskats principā parāda mums, ka pēc izmantojot stratēģiju, kur ik pa brīdim tiek ņemta peļņas daļa no kursu kāpumiem, mēs ar mazām investīcijām tomēr uz priekšu tiekam daudz, daudz ātrāk. Jā, šie ir mani rezultāti 10. mēnesī, bet interesantākais šobrīd tikai sākās, tāpēc, ka augusts, septembris būs emocionāli aizraujošs priekš tiem, kuriem nav stratēģijas, jo viņi raudās par to, ka portfolio vērtība zūd. Un vēl vienreiz, ja vēlies, nevis raudāt par kursa kritumiem, bet priecāties par tiem un redzēt to kā jaunu iespēju iegādāties fundamentālas akcijas ar labāku cenu, kas attiecīgi nākotnē dod lielākus ienākumus, jeb skatīt to kā vasaras izpārdošanu, tad aicinu tevi pievienoties domu biedru grupai. Ja mums ir stratēģijas, mēs vienmēr jūtamies droši, neatkarīgi no tā, kurā virzienā kustās tirgus. Patiesībā, jo lielāka kustība tirgu, jo lielāku peļņu mēs no tā varam paņemt. Es ceru, ka tavs portfolio arī ir plusā un piesakojies šim kanālam, lai turpinātu saņemt informāciju par to, kā turēt savu portfolio plusā.